Aleksandrs Prokopčuks tur zaļajā krekliņā un spilgti sarkanās sporta kurpēs. Tas ir Aleksandrs Prokopčuks. Viņš šodien ir apģērbies tā, ka mēs viņu varam pamanīt. 7. simšanas garas padomātī. Divreiz vairāk gadu nekā sacensību uzvarētājiem. Nu, kas pa prieku sejā meitenēm. Noskiet 10 kilometri, bet izstāst. Labākais sešnieks ir noskaidrots. Oļegs Babčins, Renārs Roze, Andrejs Sergejevs, Kristaps Kaimiņš, Aleksandrs Prokopčuks un Kristaps Bēziņš. Kaut kurā es iedītam visavāknēmās par savu sasniegumu šodien, jo arī viņam tā ir gatavošanās nākamajām sacensībām. Jā, un lūgums visiem finišējušajiem dalībniekiem nodot čipus sacensību organizatoriem. Kur tos čipus var nodot? Jautājums uzreiz pie finiša, ja? Uzreiz pēc finiša pār 10 metrus pēc finiša, tur, kur ūdentiņu var dabūt patērties, tur arī 158. numurs un tā taču. Maza mīļa mašīnīša. Super, var noparkot. Izcīnīja Kristaps Bēziņš. Kristaps Bēziņš tiek aicināts uz skatuvi. Dalībnieks ar 96. numuru, Kristaps Bēziņš, distanci veica 1 stundā, 11 minūtēs un 38 sekundēs. 5. vieta šodien Jūrmalā. Un balvas pasniedz Kaspars Stupiņš, viens no sacensību galvenajiem organizatoriem. 4. vieta Sergejevs, 91. dzimšanas gads, un viņa laiks stunda 8 minūtes 18 sekundes. 300 eiro prēmiju par 3. vietu. 2. vietā Renārs Rozē. Renārs Roze 2. pusmaratona čempions. Oļegs Babčins no Kirovets komandas saņem galveno 600 eiro prēmiju. Apsveicam visus ātrākos Baltic Miles pusmaratona dalībniekus 2011. gadā pusmaratonā. Inai Zariņai. 5. vietā Lāsma Ozoliņā.
Lasmo Uzoliņa 5. vietā Jūrmalā. 4. vietā Inga Pelša. Aplaudējam, lai Inga ātrāk nāk pie mums. Inga Pelša 4. vietā. Solītis aiz goda piedestāla. Pati nepatīkamākā laikam vieta, bet Inga ir apmierināta, ļoti apmierināta ar 4. vietu. Nebija laikam gaidījusi, ka tik augstu. Un tagad godalgotais trīnieks 3. vietā Inga Dauškāne. 3. vietā Jūrmalā. Aplaudējam, bronzas pozīcija. Laiks 1 stunda, 28 minūtes, 26 sekundes. Ingai Dauškanei. Pārstāv fans komandu. Otrajā vietā Jūrmalā Linda Batņā. Lindu Batņu mēs sveicam jau uzreiz pēc finiša ar izcīnīto 2. vietu. Un Lindas rezultāts stunda 23 minūtes un 20 sekundes. Otrās vietas Dacelina finišu sasniedza pēc stundas 21 minūtes un 21 sekundes. Ātrākais rezultāts šodien Jūrmalā Dacelina, viena no ātrākajām Latvijas maratona skrējējām un garo distanču skrējējām pēdējās sezonās. Reāla pretendente arī uz Londonas olimpiskajām spēlēm. Apsveicam mūsu ātrākās, protams, mēs vēl gaidām Lindu Batņu, arī šeit parādāmies. Apsveicam tik un tā visu labāko sešnieku Jūrmalā. Un citreiz ārā. Nu, visiem jau patīk tās saldās putas, sevišķi jau fotogrāfiem. Laiks 35 minūtes un 13 sekundes. 5. vietā Dmitrijs Serjogins. Dmitrijam Serjoginam laiks 34 minūtes un 50 sekundes. Arī naudas prēmijas no UnityMarathon.com. 4. vietā Mareks Mitkiško. Pārstāv Metrons sporta klubu. Aplausi Marekam Mitkiško. Apsveicam visiem 4. vietu. Laiks 33 minūtes 44 sekundes. Un tagad godalgotais trīnieks 3. vietā Jūrmalā 10 km distancē Baltic Miles skrējienā Kasparam Priškam. Arī vēl viens Metrons kluba skrējējs kāp uz goda piedestāla. Uz zemākā piedestāla pakāpiena, bet arī uz 2. pakāpiena. Metrons sporta kluba pārstāvis Jānis Mišķers, 2. vietā. Laiks 32 minūtes un 33 sekundes. Šodien 10 km distancē Jānim. Nesen viņš uzvarēja Meža parkā 10 km skrējienā un ir ātrākais arī šodien. Un, dāmas un kungi, 1. vietā Jūrmalā Baltic Miles 10 km skrējienā Dmitrijs Jurkevičs, Latvijas olimpiedis, Latvijas vieglatlētikas izlases ilgadējs dalībnieks. Dmitrijs Jurkevičs izcīna uzvaru Jūrmalā un distanci viņš šodien veica 32 minūtēs un 16,3 sekundēs. Savu tuvāko konkurentu apsteidzot par aptuveni 17 sekundēm. Apsveicam Dmitriju, apsveicam visus 6 ātrākos skrējējus Jūrmalā 10 kilometros. Skrējienā. 5. vietā Zane Lakstbertma. Zane Lakstbertma otro aicinām uz skatuves. Viņai 5. vieta šodien sacensībās.
4. vietā Elizabetei Priekulei. Un tagad labākais trīnieks. 3. vietu šodien Jūrmalā 10 km distancē starp sievietēm izcīnīja Ināra Lūse. Jā, pieredzēsi. Ināra Lūse izcīna 3. vietu. Ļoti labs rezultāts. 40 minūtes, 12 sekundes. 2. vietā Baiba Mednē. 2. vietā aplaudējam līdzutēji mīļie. Tās ir mūsu ātrākās dāmas. Šodien 10 km distancē. Baibai Mednei 2. vieta. Laiks 39 minūtes un 51 sekunde. Zem 40 minūtēm izdevās paskriet Baibai šodien. Un Baiba šodien piekāpās vienīgi Latvijas slavenākajai skrējējai Jelenai Prokopčukai. Jena Prokopčuka uzvarētāji 10 km skrējienā. Sveicam ar aplausiem dzimtajā Jūrmalā. Un Jena šodien distanci veica 39 minūtēs, apaļās 39 minūtēs. Tās 4 desmitdaļas mēs nesauksim. 39 minūtēs Jena sasniedz finišu 10 km dzimtajā Jūrmalā. Apsveicam vēlreiz Jenu Prokopčuku ar uzvaru Baltic Miles 10 km skrējienā. Apsveicam visas ātrākās un skaistākās dāmas šodien šeit Dzintaros. Gods un slava jums! Paldies un tā turpināt arī nākamajās sacensībās, kuras organizē Alfa Baltic Sport. Nākamā sacensības, kā jau teicu, 4. februārī, tepat aiz stūra jau, Alaugsts. Mērķis Alaugsts, skrējiens apkārt Alaugst ezeram, ne bet slēpojums. Ja kāds grib, var arī skriet apkārt, nav aizliegts. Ja nav slēpju, drīkst arī skriet. Un pārējos ātrākos visās vecuma grupās.